Mūsu video tēma ir LEGO robotikas komplektu integrēšana mācību procesā. Mēs pastāstīsim, kā LEGO roboti palīdz skolēniem mācīties praktiski, interesanti un saprotami. LEGO robotika nozīmē, ka skolēni ne tikai klausās teoriju, bet paši būvē, programmē un testē savu uzbūvēto robotu. Robotika palīdz saprast gan tehnoloģijas, gan matemātiku, gan arī problēmu risināšanu. Pētījumos uzsvērts, ka izglītojošā robotika attīsta algoritmisko domāšanu, loģisko domāšanu un problēmu risināšanu. LEGO Education uzsver arī kritisko domāšanu un problēmu risināšanu kā ļoti svarīgas prasmes. Robotika skolā nav tikai par tehnoloģijām. Tā palīdz mācīties, sadarboties komandā, sadalīt pienākumus, uzklausīt citus un kopīgi nonākt līdz risinājumam. Tas ir īpaši vērtīgi projektos un grupu darbā. Latvijā LEGO robotika jau tiek izmantota dažādās izglītības iestādēs un pulciņos. Piemēram, Letera datubāzē redzamas LEGO robotikas aktivitātes Carnikavas pamatskolā, Daugavpils tehnoloģiju vidusskolā, licejā un Valmieras jaunatnes centrā Vinda. Tas nozīmē, ka robotika Latvijā nav tikai teorētiska ideja, tā jau reāli notiek skolās un ārpus skolas nodarbībās. Īpaši svarīgi ir tas, ka šāda veida mācības var sākt jau pamatskolā un pat agrāk. Arī skolotāji Latvijā tiek apmācīti, lai robotiku varētu izmantot mācībās. Piemēram, Latvijā notika apmācības pirmsskolas skolotājiem ar LEGO Spike Essential, kur piedalījās 22 skolotāji. Pasaules mērogā LEGO robotika ir ļoti populāra. Viens no pazīstākamajiem piemēriem ir First LEGO League, kur skolēni sacenšas, būvē robotus un risina uzdevumus. LEGO Education norāda, ka dalība šādās programmās var būt saistīta ar būtiskiem STEM ieguvumiem. Saskaņā ar LEGO Education publicēto informāciju, skolēni pēc 1 gada dalības FIRST programmās ir 2 līdz 3 reizes biežāk ar pozitīvākiem STEM rezultātiem nekā vienaudži, kas nepiedalās. Praktiskajā mācību procesā LEGO robotiku var izmantot vairākos veidos, kā atsevišķu pulciņu, kā daļu no STEM stundām vai kā projektu mācīšanos. Skolēni var būvēt vienkāršu transporta līdzekli, testēt sensorus, mainīt programmu un uzlabot rezultātu. LEGO roboti ir vērtīgs instruments gan Latvijā, gan pasaulē. Paldies par uzmanību!